Šis raidījums ticis izveidots pateicoties Joyces Maieres kalpošanas draugiem un partneriem. Es esmu Joyce Maiere, un es ticu, ka Dievs var dziedināt visu, kas tev sāp. Stresa cēloņi. Man ir 16. Un es varētu turpināt, jūs jau zinat. Es centīšos neaizskvēties pārāk ilgi pie katra no tiem punktiem, tātad mēģināsim tiem izskriet cauri. Vainas sajūta. Tā ir ļauna. Apslēpts grēks. Nelaba pārtika. Vakar es nolēmu. Es biju nogurusi. Esmu strādājusi jau vairāk nekā man patīk pēdējā laikā. Es biju ļoti nogurusi, un ziniet, dažreiz, kad es ļoti nogurusi, gribas darīt kaut ko tādu, ko labāk nevajadzētu. Kāds ir to pamanījis? Tātad es nolēmu, ka es gribu desertu, un gribu to daudz. Un, lai saglabātu savu figūru, man ir jābūt diezgan stingrai. Tātad es nolēmu, ka ēdīšu desertu, bet neēdīšu ēdienu. Es tev nestāstīju, jo zināju, ka tev tas nepatiks. Tātad. Es paņēmu cepumu un uzliku tam virsū krēmu. Tad man bija nedaudz saldējumu. Tā bija maza saldējuma bļodiņa, bet es uzlēju šokolādes mērci pāri. Un es apēdu to desertu un neapēdu neko citu, un es kļūtu tik nervozu. Tas cukurs vienkārši padarīja mani nervozu, un pēc tam es jutos briesmīgi. Nu, cik daudz cilvēki ir visu laiku stresa stāvoklī tikai tāpēc, ka viņiem ir briesmīgs uzturs. Viņi nedara to tikai reizēm, viņi ēd mēslus katru dienu. Oho, jums te ir laba draudze, viņiem nav problēma ne ar ko. Es nekad neesmu redzējusi tik daudz cilvēku, kuri spēj izskatīties tik nevainīgi kā šī grupa. Es skatos, viņi visi vienkārši. Cik daudz no jums neizguļas pietiekami labi? Zināt ko? Man ir risinājums. Ej gulēt saulaicīgi. Tā nav raķešu zinātne. Cik daudz no jums neizdzer pietiekami daudz ūdens? Dzer ūdeni. Mēs meklējam visādas sarežģītas atbildes uz to, ko mēs uzskatām par sarežģītām problēmām, bet godīgi sakot, tas patiesībā nemaz nav tik grūti. Man bija problēmas ar kuņģi katru rītu, man bija nelaba dūša. Ne tā, ka vemtu, bet tā vienkārši nelabi. Vienkārši, un ziniet, es esmu iemācījusies, ka jūs prasīsiet Dievam, viņš jums atklās, kas par lietu. Un tāpēc es lūdzu Dievam, lai viņš man dod gudrības vārdu. Parādi man, kas nav kārtībā. Un man ir mazā pakāpē kairinošais zarnu sindroms. Un tad es paskatījos internetā, kas to izraisa. Un numur 1 sarakstā bija ksilitols. Un man bija tādi atsveidzinātāji, ko es ēdu droši vien paciņu vai pat pusotru dienā, un pirmā sastāvdaļa uz iepakojuma bija ksilitols. Tātad es pārstāju ēst šos atsveidzinātājus, un kuņģa problēmas pazuda. Redziet, dažiem no jums, ne visiem, bet dažiem, kuri jūtas slikti, patiesībā pat stress. Viena no lietām, kas var radīt stresu, ir to lietu darīšana, uz kurām Dievs jums nav devis svaidījumu. Mans vīrs ir. Dažkārt es brīnos, vai Deivs vispār zina, kas ir stress. Viņš ir ļoti mierīgs, saprotat? Vieglākais cilvēks pasaulē, ar kuru sadzīvot. Ļoti pacietīgs, ātri piedod, laipns. Viņš vienkārši, viņš vienkārši nestreso. Un viņš pats to sauc par trīci. Bet patiesībā tas ir
Viņš juta stresu. Viņš trīcēja iekšienē, saprotat? Tā iekšējā sajūta. Redziet, viņš atklāja, ka dara kādu lietu, ko bija darījis jau ilgu laiku, bet Dievs negribēja, lai viņš to dara. Un mūsu meita to pamanīja un pateica viņam. Un viņš pārtrauc to darīt. Trīce pazuda. Pastāv iespēja, ka jūs šobrīd darāt lietas, kurās Dievs vairs nav ar jums, un tādēļ jūs esat stresā. Redziet, mans tēvs man seksuāli izmantoja no laika, kad biju pavisam maziņa. Un līdz ar to es uzaugu stresā. Es dzīvoju stresā visu dzīvi. Man bija tik daudz stresa, ka es pat nezināju, ka tas ir stress. Līdz ar to es visu laiku gāju pie ārstiem, jo, ja jums ir stress, tad tas ietekmē jūsu veselību. Viņi meklēja, kas nav kārtībā, un tad viņi teica, ka tas ir stress, un tas man sadusmoja, jo es pat nesapratu, kas ir stress. Es domāju, ka stress nozīmē, ka tu nevari tikt galā ar dzīvi. Un es esmu spēcīga sieviete, es tieku galā ar dzīvi, man nav stresa, nesakiet man, ka man ir stress. Šis nav stress. Viens ārsts man pat teica, lai eju pie psihiatra. Cits jautāja, vai es nevēlos apmeklēt nodarbības, ko viņš vada par domāšanas izmainīšanu. Es domāju, es uzrakstīju to grāmatu. Viņš teica, tu cīnies savā prātā. Es nodomāju, es esmu pārdevusi 6 miljonu eksemplāru no šīs grāmatas. Pat ja neko citu, tad vismaz šovakar var kārtīgi izsmieties. Nepietiekama fiziskā aktivitāte. Lūdzu, nerunā ar mani par vingrošanu, Joyce. Labi. Neatrisināts pagātnes problēmas. Jūs zinat, tieši mūsu noslēpumu mūs padara slimus. Jūs to zinat? Nav brīnums, ka Bībelē teikts izsūdzat citam savus vainas, lai jūs tiktu dziedināti un atjaunoti pareizā garīgā noskaņā un sirds stāvoklī. Dažreiz vienkārši ir nepieciešams apsēsties kopā ar kādu, kam tu vari uzticēties un teikt, man vienkārši vajag no sirds izrunāties. Tas nav tāpēc, ka tev būtu jāiet pie kāda cilvēka, lai iegūtu piedošanu. Bet dažreiz mums tiešām vajag izlaist to visu ārā, nevis lai sūdzētos vai kurnētu, bet vienkārši, lai to atlaistu. Bailes. Līdzatkarība. Ja tu esi cilvēks, kurš ir precējies ar kādu, ar kuru ir grūti sadzīvot, un tev jāgaida, kādā noskaņojumā viņš ir, lai saprastu, kādā noskaņojumā būsi tu, tā ir līdzatkarība. Mums ar Deivu laulības sākumā bija ļoti daudz problēmu. Dēļ manas vardarbīgās pagātnes. Un Deivs ilgi cīnījās, lai es būtu laimīga. Bet es nezināju, kā būt laimīgai. Un beigās viņš teica, neatkarīgi no tā, ko es daru, tu tāpat nebūsi laimīga, tāpēc es vairs nemēģināšu. Un tad viņš teica, bet es gan izbaudīšu savu dzīvi. Un oj, tas man sadusmoja. Tas man tik ļoti sadusmoja, jo cilvēki, kuri nav laimīgi, negrib, lai citi cilvēki būtu laimīgi. Bet ziniet, ko? Tas bija viens no labākajiem lēmumiem, ko viņš manis labā jebkad ir pieņēmis. Viņš nekļuva līdzatkarīgs no manis. Viņš neļāva manam noskaņojumam ietekmēt viņa noskaņojumu. Viņš neļāva tam, ka man nav prieka nozagt viņa prieku. Un ziniet, man nav laika iedziļināties visās tajās lietās, kuras gribētu, jo man bija vajadzīga visa dzīve, lai to iemācītos. Bet ja tu esi attiecībās ar kādu, neatkarīgi no tā, vai tas ir tavs labs draugs, vecāks, laulātais draugs vai bērns, kurš ir apņēmies būt nelaimīgs, neļauj viņam nozagt tavu prieku, jo tu viņam ar to nepalīdzi. Patiesībā tas, kas beigās notika, kad Deivs turpināja dzīvot priecīgu dzīvi, viņš beigās man radīja izsalkumu pēc tā, kas viņam bija. Un tāpēc ilgtermiņā tas man ļoti palīdzēja, tāpat kā viņa mierīgā daba. Viņš radīja man priekšzīmi ar savu mieru, un es beigās nodomāju, ja viņam tas var būt, tad arī man tas var būt. Tātad
Tu nepalīdzi cilvēkam, kuram ir problēmas, ja tu ļauj viņa problēmām noteikt, kā tu dzīvos savu dzīvi. Viņš man teica, es tevi mīlu, bet es neļaušu tev padarīt mani nelaimīgu. Nu, taču kādam šeit šovakar to vajadzēja dzirdēt. Es vienmēr saku, Deivs ieguva to, ko bija pelnījis. Jo, kad viņš mani satika, es mazgāju savas mammas mašīnu. Man bija tādi īsi šorti, un viņš pieturēja pie mājas, lai paņemtu draugu, kurš īrēja dzīvokli mūsu mājas augšstāvā. Un viņš mēģināja ar mani flirtēt, bet es neusticējos vīriešiem, man viņi nepatika. Nē, nu patika, bet es viņiem neusticējos. Un viņš teica, ej, kad pabeigs mazgāt to mašīnu, grib nomazgāt arī manu. Es atbildēju, ja gribu, lai tavu mašīnu tiek nomazgāt, draudziņ, tad mazgā to pats. Redzi, viņš Dievam bija lūdzis sievu, un ak, Dievs, viņš pieļāva kļūdu. Viņš lūdza, Dievs dod man kādu, kam nepieciešama palīdzība. Godīgi, tas bija tieši tas, ko viņš lūdza. Tadā! Tātad es nejūtu viņam līdzi, viņš saņēma to, ko lūdza. Vēl viens liels stresa avots ir cilvēki. Ziniet, agrāk es biju, es varu būt ļoti laimīga, līdz kamēr parādās cilvēki. Jums nekad tā nav bijis? Kad es tikko sāku iepazīt Dievu un viņa lietas, es visu dienu klausījos kristīgo mūziku, ziniet, lūdzu garā un klausījos dievkalpojumu ierakstus. Toreiz tās bija lents, tagad tas ir kas cits, pat nezinu, kas tas ir. Bet lejupielādes, tā sauc lejupielādes. Un es biju tik garīgi. Un tad mani bērni nāca mājās no skolas, un es biju tāda, Ir viegli dzīvot mierā, kad apkārt nav cilvēku. Slimība var radīt daudz stresa. Vienkārši apstākļi, visā pasaulē šodien ir tik daudz negatīvismu. Tātad secinājums ir šāds. Ja tu gribi mieru, tev tas ir jāgrib ļoti, ļoti, ļoti. 1. Pētera 3.11 teikts, ka ja tu vēlies mieru, tad tev tas ir jāmeklē un jādzens tam pakaļ. Meklēt nozīmē doties pēc tā ar visu savu spēku. Dzenies pēc tā, meklē to un tiecies pēc tā. Tas nekritīs tev rokās, kā nogatavojies auglis no koka. Tev tas patiesi ir jāgrib un tev ir jābūt gatavam mainīties. Vai šeit ir kāds, kurš būtu gatavs mainīt visu, kas nepieciešams, lai tikai iegūtu mieru? Labi, Dievs redzēja jūsu rokas, tātad sagatavojieties. Man ļoti patīk, kāds ir teikts paplašinātajā Bībelē. 1. Pētera 3.11, kur teikts, ka ja tu vēlies izbaudīt dzīvi un piedzīvot labas dienas, labas neatkarīgi no tā, vai tās tā izskatās vai nē, novērsies no ļauna un dari labu. Meklē mieru. Un paplašinātā Bībele saka, meklē to dedzīgi. Ne vienkārši ilgojies pēc miermīlīgām attiecībām ar Dievu, cilvēkiem un ar sevi, bet dzenies pēc tā un tiecies pēc tā. Tātad zini, tu nekad nebūsi mierā ne ar citiem cilvēkiem, ne ar saviem apstākļiem, ja tev nav miera pašam ar sevi. Un tur patiesībā sāks lielākā daļa mūsu problēmu. Ļoti daudz cilvēku vienkārši sevi nemīl. Es zinu, jo man pašai tā bija. Un ziniet, kad es tikko sāku dzirdēt sludināšanu un mācību par to, ka mums ir jāmīl citam cits, es tiešām gribēju mīlēt cilvēkus, bet es vienkārši to nespēju un es nezināju, kur ir problēma. Un Dievs mani mācīja, viņš teica, tu nevari mīlēt cilvēkus tāpēc, ka tu nemīli sevi. Un ja tavā sirdī nav mīlestība, tu to nevari dot. Tu nevari dot cilvēkiem to, kas tev nav. Dieva mīlestība ir izlieta mūsu sirdīs caur svēto garu, kad mēs piedzimstam no jauna. Tātad mīlestība ir mūsos, bet ja tu nemīli sevi, tad tu nespēji pieņemt šo mīlestību. Un es nerunāju par to, ka tu būtu iemīlējies sevi un egoistisks un egocentrisks. Es runāju par to, ka tu mīli sevi tādu, kādu Dievs tevi radījis. Amen.
Un ja tu sāksi mīlēt sevi un dzīvot mierā ar sevi, tu būsi pārsteigts par to, cik viegli būs mīlēt citus cilvēkus un dzīvot mierā ar viņiem. Daudzas mūsu problēmas sāks tieši mājās. Amen. Es sāku pievērst uzmanību tā saucamajiem miera zagļiem. Tev tas ir jādara, ja tu gribi vairāk miera. Sāc pievērst uzmanību tam, kas tevi izved no miera, kas tevi sakaitina, kas tevi noved līdz tam punktam, kur tu zaudē mieru. Man pavisam nepatīk, ja man visu laiku jāsteidzas. Tāpēc es esmu iemācījusies visu darīt saulēcīgi. Man nepatīk spiediens. Man nepatīk situācijas, kad ir jāsludina pēc 3 dienām, bet man nav gatavu vēsts. Tāpēc es vienkārši visu daru saulēcīgi, priekšlaicīgi. Un ja tu no rītiem esi stresā, mēģinot sataisīties ārā no mājas, tad ej gulēt mazliet agrāk un celies agrāk. Padari dažas lietas jau vakarā, lai no rīta būtu vieglāk, lai tev būtu nedaudz vairāk laika. Tā grāmata, ko mācītājs jums rādīja, ir balstīta uz Filipiešiem 4-6, un tur ir visas atbildes, kā pārvarēt trauksmi. Tu teiksi visas atbildes vienā raksturvietā? Jā. Nesatraucieties ne par ko, bet tik vienā lietā, ar lūgšanu un pateicību. Jo pateicīgāks tu esi, jo mazāk satraukumu tavā dzīvē. Tāpēc, ka jo vairāk tu esi pateicīgs par to, kas tev ir, jo mazāk tu būsi aizskaitināts par to, kā tev nav. Amen. Celiet savus lūgumus Dieva priekšā, un miers, kas pārspēj jebkādu sapratni, pasargās jūsu sirdis un prātus Kristu Jēzu uz mūžīgu dzīvību. Tātad šajā grāmatā es to iedalu 4 daļās. Es runāju par trauksmi. Ka ik vienā situācijā jābūt pateicīgiem. Jālūdz par visu. Tavai pirmajai reakcijai uz visu vajadzētu būt lūgšanai. Un tad miers. Cik vērtīgs ir miers? Paplašinātajā Bībelē Kolosiešiem 3.15 ir teikts, ka mums jāļauj mieram būt par tiesnesi mūsu dzīvē, un mēs visi zinām, ko dara tiesnesis. Viņš nosaka, vai bumba ir iekšā vai ārā. Un mums jāļauj mieram būt par tiesnesi, kurš nosaka, vai konkrētajai lietai ir jābūt mūsu dzīvē vai nav. Ja es to nevaru darīt mierā, tad tas nav no Dieva. Amen. Dumšs cilvēks atzīst savu problēmu, bet atsakās to mainīt. Tā saka Bībele. Viņš vēlas, lai citi to atrisina viņa vietā. Kādam citam būtu tas jāskārto. Nevaino pasauli vai cilvēkus, kas ir tavā pasaulē. Uzņemies atbildību par savu pašu mieru un sāc jautāt Dievam, ko es varu darīt šajā situācijā. Ļaujiet man atgādināt to, ko teicu pašā sākumā. Uzraksti visu, ko tu dari. Un tad godīgi izskati katru punktu un pavaicā, kādus augļus tas nes manā dzīvē. Un vēl labāk pavaicā sev, kāds ir tavs motīvs, kāpēc tu to dari. Ja tu to dari tikai tāpēc, lai kādu citu padarītu laimīgu, zini, ko es esmu sapratusi? Es kādu savas dzīves daļu esmu dzīvojusi tā. Mēs apmeklējām vienu draudzi, un es gribēju tikt pievienot kādai konkrētai cilvēku grupai. Un, lai to izdarītu, man vajadzēja iegūt labvēlību no vienas konkrētas sievietes. Un, lai to iegūtu, man bija jādara viss, ko viņa grib. Un ziniet, ko es sapratu? Kad lietas sāka kļūt nopietnas, izrādījās, ka es viņai patiesībā nemaz nerūpēju. Cilvēki, kuri vēlas tevi kontrolēt, tevi nemīl. Viņi nemīl. Ik viens, kurš tevi patiešām mīl, ja tu viņam pateiktu, zini, es gribētu izdarīt to, ko tu lūdz, bet es vienkārši nevaru. Man šobrīd ir par daudz uz pleciem, vai arī man ir nemierīgs prāts to darot. Ja kāds tevi patiešām mīl, viņš to respektēs un teiks, es negribu, lai tu dari ko tādu, kas tev sagādā neērtības. Viņš neapvainosies tāpēc, ka tu neuzturi viņu laimīgu. Tu neesi šeit, lai uzturētu visu pasauli laimīgu.
Tu esi dzīvs, lai paklausītu Dievam un mīlētu viņu, un tu nevari vienlaikus izpatikt gan Dievam, gan cilvēkiem. Tev ir jāizvēlas viens no diviem. Ir 4 lietas, ko Jēzus darīja, lai pārvaldītu stresu. Viņš uzticēja sevi un visu Dievam. 1. Pētera 2:23. Tad, kad viņš tika zaimots un apvainots, viņš neatmaksāja ar zaimiem vai apvainojumiem. Kad viņš cieta un tika ievainots, viņš nedraudēja ar atriebību, bet viņš uzticēja sevi un visu tam, kurš tiesā taisnīgi. Viņš par visu lūdza Dievu. Viņš nereti aizgāja no cilvēkiem un lūdza. Es domāju, ka tad, kad viņš juta pārāk lielu spiedienu, viņš vienkārši aizgāja malā un lūdza. Daudzreiz Bībelē mēs redzam, ka Jēzus tā darīja. Un man ļoti patīk šis punkts. Viņš zināja, kad ir laiks klusēt. Nopietni. Jāņa 14:30 viņš teica saviem mācekļiem, es vairs ilgi ar jums nerunāšu, jo šīs pasaules valdnieks nāk, un viņam nav varas pār mani. Viņš zināja, ka ir pienācis laiks doties uz Jeruzalemi un ciest. Un acīm redzot, viņš zināja, ka tas nav labs laiks, kurā pateikt ko nepareizu. Kad tu esi stresā, tad ir ļoti labi pieņemt lēmumu. Es domāju, ka es labāk paklusēšu. Piemēram, kādā dienā, ja es nejūtos pārāk labi vai esmu nogurusi, es vienkārši saku Deivam, zini, šodien es nejūtos pārāk labi, iespējams, es būšu mazliet klusāk. Un es esmu pārliecināta, ka viņš ir par to priecīgs. Viņš domā, jā, vienkārši paklusē. Paklausieties Mateja evaņģēlī 27. nodaļu, kad Jēzus apsūdzēja virspriesteri un vecajiem, viņš neko neatbildēja. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš zināja savu sirdi, viņam nebija jāpierāda, ka viņš ir labs cilvēks. Tad Pilāts teica, vai tu nedzirdi visu, ko viņi tev pārmet, bet Jēzus atkal nedeva nevienu atbildi. Ne uz vienu apsūdzību viņš neatbildēja. Zini, Dievs man ir mācījis. Tev nav jāceņšas pierādīt cilvēkiem, ka tev ir taisnība. Ja ir nepieciešams, lai to redz, es parūpēšos par to, ka viņi redzēs. Amen. Un pēdējā lieta, ko Jēzus vienmēr darīja, viņš vienmēr piedeva. Vienmēr. Vienmēr. Viņš piedeva Pēterim. Būdams pie krusta, viņš lūdz Tēvs piedod viņiem, jo viņi nezin, ko viņi dara. Un tā bija tikai puse no mana vēstījuma, bet, diemžēl, man ir beidzies laiks. Bet jūs tomēr diezgan daudz saņēmāt, vai ne? Vai saņēmāt to, ko gribējāt? Labi. Labi, klausieties. Visi piecelsimies kājās, mēs lūksim visi kopā. Es negribu, lai kāds no šejienes aiziet šovakar un nepazīst Jēzu. Tāpēc mēs to izdarīsim nedaudz citādi. Mēs visi lūksim šo lūkšanu kopā. Un tad jebkurš, kurš nekad nav pieņēmis Kristu, sagatavojieties. Lūksim. Dievs Tēvs, es Tev mīlu. Jēzu, es ticu Tev. Es ticu, ka Tu esi Dievs. Dieva dēls. Es ticu, ka Tu nomiri par mani. Tu samaksāji par maniem grēkiem. Tu paņēmi manu vainu un atbrīvoji mani. Piedod manus grēkus un palīdz man dzīvot priekš Tevis. Jēzu, es Tev pieņemu tagad, un es nododu savu dzīvi Tev. Es ticu, ka esmu glābts. Šis ir jauns sākums, un es gribu dzīvot priekš Tevis. Palīdz man to izdarīt. Āmen. Paldies jums visiem, ka bijāt šeit šovakar. Mēs ceram, ka jūs izbaudījāt šīs dienas raidījumu. Šis raidījums ticis izveidots pateicoties Joyces Maieres kalpošanas draugiem un partneriem.